Inese Mekša, uzņēmumas ProNatural, kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību dibinātāja. Esam pilna cikla bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas nozīmē, ka mēs ražojam un pārstrādājam produktus no sēkliņas līdz, kā saka, tirgumu. Audzējam ārstniecības augus un ražojam šobrīd tējas tieši sievietes veselībai. Esam radījuši un reģistrējuši arī zīmolu Femme Eko, kas tad specializēsies tieši sieviešu produkcijas ražošanai, ja, no ārstniecības augiem. Un esam radījuši kopā 24 formulas tieši sievietes veselībai un arī monotējas. Līderu projektā esam nolēmām piedalīties, jo bija nepieciešams iegādāties iekārtas, automātisko tējas mašīnu un tad arī augu apstrādes, primārās apstrādes iekārtas, kā piemēram augu kalte, tās ir griešanas iekārta un, protams, lai visu radītu profesionālu un precīzi, tika iegādāti arī laboratorijas svari. Mēs atrodamies Plakanciemā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Mūsu projektu iesniedzām partnerību Daugavkrasts, par ko esam ļoti pateicīgi, jo iesniegšana pats par sevi nav sarežģīta dokumentu kārtošana, ja, bet var būt tiem, kas nav saistīti ar lauksaimniecību, nedaudz tas mulsina, jo, lai izsniegtu projektu, ir jāizmanto lauksaimniecības portāls EPS. Tā kā tas var būt nedaudz citiem biedē, vai tas ir izaicinoši, bet varu apgalvot, ka tas nav sarežģīti. Un, gan partnerība Daugavkrasts, gan arī lauka atbalsta dienas darbinieki sniedz kvalitatīvas un tiešām ļoti labas konsultācijas, ir patīkama attieksme, saprotoša attieksme, noteikti iesaku izmantot šādu iespēju. Es noteikti iesaku izdarīt, ka pirms sniedziet projektu noteikti pārdomājiet tos mērķus, jo viņus vajadzēs arī sasniegt, realizēt. Un noteikti, lai izdodas, lai top labi projekti.